bazalta klintis, tādas interesants atšķirīgas no citām klintiem, kur bija šita pilsēta. Tagad pa šito caurumu. Velosipēdiem tādas, kur novietot drošās vietas. Baidījos, ka te nebūs, jo Google sabaidīja, ka apmeklētāks nekā parasti. Domāju, nebūs, kur noparkoties, bet nē, te ir mierīgi. Pat nav pārāk daudz to cilvēku. Un uz šitām bazalta klintīm mēs dodamies interesantajām. Satikām atkal tikko viens latviešu tieši blakus mašīnām bija. Parunājāmies, izrādās viņi pat arī no vienas puses. Šitās klintis, bazalta klintis esot, un viņas ar bišķiņu šitādiem interesantiem tiem vertikālajiem. Nu tā kā līdzīgi ir kaut kur laikam Īrijā, ja nemaldos vai kur. Bet nu tur vēl, protams, iespaidīgāk, bet šeit arī vai Islandē vai kaut kur tāds vēl bija. Kusīts kā kalnu kaza tur kāpja. Anete pat nav pārbijusies vēl. Vēl nē. Interesants šitais ir. Es kā pateicu, jā, ka šits ir tāds pateicīgs kāpšanētājs, tomēr uz vienu tagad saslīdē bišķi tā kā uzmanīgi, jo tomēr ir teorgos, jā, ka jo šita var viltīgi. Nav īsti tāda forša kapa priekš kāpšanas. Man patīk. Nē, nu man arī patīk, jā. Pašlaik te apsēdāmies. Nu, pagaidi uzmanīgi. Es tev nevaru. Tā, tu tur apsēdīsies, jā? Tā, šitas ir slītens. Vienkārši uz šito pusi tu var apsēsties. Domā, noslīdēs, ka sēdēsi. Šitā visādas tās skatu perspektīvas. Apējot apkārt var dabūt. Diezgan ilgi jau mēs esam šeit. 1 kilometra. Vajag grezēties pa labi. Te inčīgums nolikts to vairs ar krītiņiem. Un kāds ir savā nodabā, nu bērni, laikam, te kaut ko var zīmēt, tā kā stāflēm. Gosīti, negrib kaut ko uzzīmēt? Te ir krītiņa un tāfele. Vai kaut kāds uzzīmē šito? Nu, to laikam nē. Te jau uzreizīm reklamē arī, gudri izdomājuši reklamē arī citas tuvumākas ir, bet nu nav mums tagad kā ir. Mums tagad ieplānotas to atrakciju par bērniem braukt. Te interesanti, tad nevar tā kā saprast. Šī vieta it kā ir. Kādreiz iekrita pakaļ vienkārši. Šie alpīnistiem ar kaut kādām virvēm tur kāpt. Es jau domādams par to vien jau iekrita gandrīz te renītē. Bet šitā augšā ir taču ar meitenīti, tas nevar būt tur augšā, jo vai taču tāda meitenīte arī uzkāpa par virvēm augšā. Arī kaut kā cita vieta, un tad es nobildēju to QR kodu, varbūt kādai citā reizē. Ja Čehijā atgriežās, tad derēs apstīt. Jo it kā es neatradu tādu vietu, piemēram, tajos turismu jau grūti, kam tu tur uzduries, kam nē, daudz kas jau droši vien nezināms paliek. Tik superīgs tūla te ziepju šķidrums šitādā krāsu gammā. Mana mīļākās krāsas no zila uz zaļa. Tirkīs arī, kad izveidojas. Interesants tāds ar bruģiem noklāts ceļš uz to Mirakulumu parku. Tad arī tāds labdās pusēs tāds zaļumu ieskauts. Nu, Google šitas maps navigators ar šito te Mirakulumu parku acīm redzami nedraudzējas. Jau vienā vietā mūs ieved pie slēgtiem vārtiem, vispirms, kur kaut kāds militārais parks tur bija vai kas tur, tankodroms. Tagad šitādā viņš man grib vest cauri, nu. Pilnīgi nes cauri, nevis ved uz mērķi šoreiz, neskapēc.
Tā, un tad atkolāmies šo parku, jā, viņš laikam ļoti pieprasīts nav. Nē, tajā pusē ir diezgan mašīna, bet te ir daudz brīvas vietas, mierīgi var nostāties. Un tur ir tā ieeja parkā. Nododamies iekšā parkā. Cik tas ir daudz? Hektāri 100 metri. Jā. Te viss kaut kāda veida atrakcijas ir. Un arī ēstuvis daudz. Tik žēl vienīgais tas, kad nekur tā kā, varbūt kaut kur drīkst arī pieaugušie, bet neviens pieaugušais katrā ziņā neko nedara, un līdz ar to arī mums, lai mēs nesaņemsimies būt vienīgi kaut kādi izlaicēji, kas pēkšņi lauž mazo bērnu atrakcijas. Tad mēs faktiski samaksājam par savu biļeti, lai tikai atnāktu līdz bērnam pieskatīt. Nekur nevar lielāt? Nē, es nezinu, ka varbūt kaut kur varēs viņu pagaidām. Kā tik viņi te nav ņēmušies, lai šo visu uztaisītu. Gusīts kaut kādā pazemē ielīd, tur bērni bļaustoti lejā iekšā. Viņam tā kā bailuši saka, bet tomēr gribu zināt, kas tur ir tik šausmīgs, vai tur kādi zirnekļi vai kas. Mēs arī cenšamies ielīst, bet šeit ir tik šaurīgi, ka liekas, kāds būs, kā to varēs izdarīt, bet kaut kur tur lielie arī staigāja pa augšu kaut kādā veidā. Tā to ir uzkāpuši. Bet, nu es... Laikam nekāpšu. Nu kā nekāpšu? Es gaidu te, kad jūs... Ne, bet tad tev jāiet pa apakšu un tad kaut kādā citā vietā jāuzkāpi, bet tad tu seko mums pa apakšu, jā? Es nesakošu, es neiešu. Nē, pa apakšu seko mums, no pa apakšu, tu saproti? Jūs mani dzirdat? Nu? Es esmu šeit. Labi. Es pamanīju domas un mēs neiesim uz to vietu, ja neskatās interesanti. Izskatās tā kā kaut kāds beigas. Nu labi, tūdaļ apskatīsimies. Jā, arī bija Labi, es uzkāpšu. tur lejā. Tad jau tur būtu varējusi. Man jau te nāc panika visu. No šaurības, jā? Es gribētu... Ok, es šeit. Vispirms tur un tad tur. Labi. Mēs iesim tur no leju beigās. Vieni un tā. Es redzēju šito maklīni, kad es nācu tur pa Bet te jau nemaz nav tumšs. Te ir vēl viens makvīns lejā. Tu biji lejā tur. Nu, es tur redzēšu, kur tur. Labi, tu redzēsi, kad mēs tur staigāsim. Es liekas šlis kalniņš. Reku bērni zīmē visu kaut ko laikam, jā? Jā, es tur negribēšu. Būs sirēna terkala traušās augšā. Te būsim visi mēs šajā. Tā muguras nav daudz, kur patrāc un viņi uzkarās. Nu jā, jā. Es to daru apzināti. Kāpēc nos no ceļa? Tā par to tumšu. Jā, es ar mammu tā sarunāju. Nē, nu izstaigāsim vēl citas vietiņas un tad beigās par to tūmus. Tā kā tu teici. Bet es ar mammu tā sarunāju. Es vienkārši nesapratu, man likās, ka jūs jau esat novienājušies un tad es vienkārši tā kā piekrītu. Nu, cik ilgi var ņemties ar vienu tūmus, te ir tik daudz, ko redzēt. Bet Nu, tur nav daudz, ko staigāt, tikai daudzas bļaušanas un tā. nu labi, redzēs, kur mēs beigās no šitā vispār iziesim un kas tur būs interesants. Tad jau speciāli neskries no tā prom, lai tikai šeit būtu. Tad vienkārši kā loģiski sanāk iesim. Izdomā, kur... Jā, izdomā tagad, kur tagad tu ies, uz kuru pusi. Šito pusi. Uz šito? Mēs nācām no turienes, nu kur ejam tālāk tagad. Es gribu pa to tumšu šitā. Nē, nu pastaigā. Šitie zemē liekcošie tādi priekš mums lielajiem ir sarežģītākie. Mugursoma? Jā, tās mugursums mums vēl
patrauc. Abrīnājam, kā viņi var gan apakšzemē izbūvēt, gan, nu, tie kaut kādi tumšie labirinti. Diez vai. Nu, varbūt šeit ir, kur mēs nācām. Un tā savienot visus, tur pilnīgi tā kā tāds sarežģīts arhitektūras meistardarbs te viss ir uztverams arī tādā veidā. Ještě jedno? Jo, mě bylo psala. Es weiß, wo koche ich mir jetzt was. Das wird nicht mehr, A utíkej tam za toto. Stačí, jdeme na vodní svět a jdeme do vody. Ale počkej, počkej. Vienu brīdi izstījās diezgan ātri. Tev sanāca pašam, jā. Kā pārā, lai nākamais var braukt. Tev sanāca pašam atstumties, jā? Nu labi. 2 reizes vēl, jā? Diezgan challengeīgi, ne? Víš, to tady má dlouhý dojezd. Jú! Stát normálně pokouzat se. Smoki uzkāpī. Ej rindiņā, Gusta, tur jau tu netiks tā. Varbūt tur malā, otrā malā ir vēl tie varbūt pumpiņas ir vēl otrā pusē, paskaties. Te mēs ielīdam tajās apakšzemes trubās, tas bez gaismas tā izskatās. Šeit citi bērni bez tam. Viņi, es nezinu, es spēlēju kaut kādu spēli, bet šeit visu laiku. Viņi teica man angliski, lai būtu tur tajā caurumā. Viņi teica, ka tu ir droši. Un kaut kāds visu laiku no šitās ejas skrēja, un es neredzēju viņam pilnīgi. Labi. Un visi tad saka, bjaut un tā. Labi. Kur mēs Makvīnā esam iesēdušies, iztēloties, lai būs pēc īstajiem tādiem notikiem, vai ne? Viss šūpojās tā mašīna. Insen, es tā nevienu neredzēju, ka tas sēžās iekšā, bet mēs... Nē, viens bērns bija iesēdies. Bija, jā. Ja tie ir atvērts, kāpēc lai nevarētu? Tam kā tā mašīnas virsbūva viss no tādiem uztaisīta, vai ne? Jā. Šitie minioni, rekur. Gosīt, saka, tas ir čītings iet, ja redz no augšas un izplāno labirintā. Šitā jau nevar pacelt baigi. Varbūt tajā kartītē varētu atcelt no augšas. Nu, nē. Tur jau, vai tā pa to malu, es domāju, tur noteikti kaut kur atdurtos. Drons man nav līdzi. Jā. Te mēs pārgājām vidusposmam pāri.
Un mēs ieejam otrajā pusē, ja? Un viņš laikam tādā veidā arī ir jāaiziet, ne kaut kā pa turieni kaut kur ārā. Es gan nezinu, kur viņam ir exit. Apstādījumi cienītājiem. Smaržīgs lavans un pilnas ar šitām bitēm viņas ir. Ievāc lavandu medu tieši šobrīd bites. Lavandu krējumu, kādu medu? Te ir kukurūza, arī saules puķes. Tāda neliela paknakstīšanās pirms atpakaļ ceļa, kur vēl piestās palēkāt pēdējo reizi batutā gusis. Un ja būs kādi pieaugušie un nebūs pārāk daudz bērnu, tad arī mēs. Ups. Un tad uz mašīnu, un tad jābrauc pa ceļiem veikals un tad apartaments. Pārdoms tā, mums pa šo parku tā jau forši, protams, un ir baigi smuki iekārtots viss ar kokiem un iztaisīts. Un tāds gaumīgs parciņš bērniem forši, bet es tā domāju, pieaugušajiem, kas grib sajusties arī kā bērni. Ne, nu, it kā es saku, teorētiski jau neviens tur nedzen nost un varbūt pat drīkst, bet, nu, piemēram, ja tu tagad tāds liels zirgs tur uzies starp maziem bērniem un lēkās, tad pirmkārt kāds izskatās labi, pofigi, varētu it kā nospēlēties to, bet otrkārt, tur jau to dinamiku ar viņiem jālc ārā kaut kāds smagais, kas tur lēkā. Tāpēc mēs spriežam vajadzētu blakām tā kā pieaugušajiem, piemēram, kā viņš dodāt batutu turpat blakām pieaugušie lēkā un tad blakām viņu bērni lēkā. Un tā, ka reāli. Nu, jo pieaugušies, domāju, diezgan daudz arī lēkāt un tā. Nu, labi, mazāk, tur bērniem vairāk tās platības, vairāk tie batuti, bet tam līdzīgi arī pārējās tās atrakcijas, kur, jo gribētos, piemēram, man arī gribētos vairāk, nu, nekā mēs te šo to jau vismaz pastaigājām pa tiem tīkliem, pa tām augšām un tā, bet, nu, lielākā daļa ir bērniem, bet sanāk pieaugušiem jāmaksā tāda pati pilnā ieejas biļete, lai gan viņiem faktiski ir tikai jāpieskata tie bērni. Pagaidi. Ja vēl bišķiņ dīvaini tas, ka jau 6 slēdzās ciet. Nu, mēs jau tāpat gājām uz izējumu. Šis bija pēdējais, ka Gusīts vēl gribēja palēkāt, viņam bija jautri, un mēs vēl drusciņi būtu ļāvuši. Daudz jau ilgāk mēs te var nebūtu ļāvuši, bet ja mums vienkārši mums vēl jāapspēja ir veikalā, un tad ir viesnīca, apartaments ir no 221 sarunātu saimnieci vai saimnieku, nezinu, kas tur būs. Bet, jā, 6 tiešām varās ciet, un reku visus jau dzen ārā čehu valodā pieņemot, ka visi saprot un nepārtulkojot nemaz angliski. Kāpēc tik agri būtu jātais ciet? Viņš varētu it kā vakarā, ne, nu viņiem atkal svarīgākais tas savs darba laiks, kā te visur viņiem ir nevis tā kā, it kā vismaz nu, līdz 7-8 mierīgi varētu. Kā visur laist. Kā net saka, Latvijā nav redzēts, ka tā laista te uz laukiem. Daudz kurš tie lielie laistītāji. Un Latvijā visi brīnās un šausmās vai karstums, vai sausums, vai viss nokalst. Nu, ja tais laistītāji. Ļoti mīlīga poļu pensionāre bija. Un viņa arī mazdēl pasauc, kurš vairāk tā kā prot angliski. Un te viņi mums te parādīja, izrādīja. Tur, nu, vienkārši pastāstīja, kā jau kā izrāda dzīvokli. Smuks dzīvoklīts izremontēts un nezinu, cik pa 2 naktīm tas bija, tagad es aizmirsu, bet nebija dārgi. Nu jā, vienīgi parkingu mēs te mocījāmies, bet izrādās otrā pusē tur kāda brīva vieta vēl bija. Jāsatās, vai es tur varētu aizbraukt un nolikt tur, jo tur varētu tomēr no logiem vismaz to mašīnu. Kaut kā, un tuvāk tas, vot jā. Bet vai vairs būs? Tagad liekas, ka ar viss jau diezgan pilns, te varētu daudz ātrāk atnest. Bet no Google Maps nevarēja ieradis, jā, tā loģiski. Google Maps ieved mūs iekšpagalmā. Labi. Tu, Gusīt, paliec, ja mēs iesim uz mašīnu paņemt pārējās mantas, jā? Kur tualete šeit? Nu, tepat ir, kur arī tualete. Arī smuka ir, jā, to vēl neparādīja. Landels, tāds nost, jā?
Ko tur tam vēl nevajag tik ļoti? Viņa jau pati taču ir kā ienāca no āras ar tāvu. Vispār šeit smārtīvis, ne kaut Nē, kas. bet ir tāda parkatīga grīda, zin, kā tādā. Nu jā, nu, bet viņa pati taču arī ienāca, un ko tu mēs tad tur vilksim uzreiz nos, kamēr runājam ar viņu. Vēl es nekad nebija redzējis šitādu kāpiņu telpu. Šitādu platā stila. Un šitā izvietotas interesanti durvis, un tad tu ej. Un tā viņa tāda plata, tā kāpņu telpa ir. Interesants projekts. Ko tu saki? Liela. Nezinu, kāds ir, bet tāds kvadrātisks vispār tās mājas. Nu, reku tā mūsu dzīvokļa mājiņa. Un izdevās man te ātri skrēju, lai cits nenopurgoja. Varbūt, ka tā ir rezervēta, ka te viena vieta tam dzīvokļa. Es nezinu. Nē, diez vai te nav nekādas tādas zīmes. Izdevās atskait. Tur vēl eļļu jāieskrien tajā. Eļļu vienmēr aizmirstās vai sviests kaut kas tāds, ko varētu kaut ko uzcept. Viņa teica, ka dīno esat labāks nekā tā žabka, kas ir visur Polijā. Ko izraiķinājuši šitā bezglutēna maizīte tieši šī pati. Tātad šeit ir cik? Eiro 63. Eiro 63 un rimītī viņa tuvojas 3 eiro, jā? Jā. Nu, gandrīz divkārt.